Sveiciens visiem! Mani sauc Raitis Melders, un es esmu Gulbenes Alauksnes Bānīšu pārvadājuma daļas vadītājs. Mūsu pamatnodarbošanās ir regulārā pasažieru satiksme ar vēsturisku rītošās sastāvu 2 reizes dienās ar Gulbeni un Alauksni. Un šajos reizos mēs vizinām kā vietējos iedzīvotājus, tā ikvienu atpūsties gribētāji. Otra lieta, ar ko mēs nodarbojamies, tā ir muzejdzelzceļa idejas attīstīšana, piedāvāt turistiem vēsturiskus braucamrīkus, vagonus, lokomotīves, tādus, kādi tie ir bijuši 100 gadus atpakaļ un vēl senāk. Trešā lieta Gulbenes Alauksnes Bānīšu darbībā ir viesunama depo pakalpojumu sniegšana. Tātad ik viens, kurš ierodas ciemos Gulbenē, var pārnakšņot autentiskā depo. Depo ēkā ir izvietoti mazi numuriņi, kuri vēsturiski bija pielāgoti mašīnistu atpūtai. Bet, mainoties tendencēm, mums radās ideja, ka mēs šos numuriņus varam piedāvāt turistiem. Un, nav noslēpums, ka viesunamā depo ir nakšņojuši turisti no visas pasaules, kā no Amerikas, tā no Austrālijas. Un arī no Japānas mums patīk sniegt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu. Ir tematiskie pasākumi, tātad gada lielākie svētki, Bānīšu svētki, tāpat Ziemassvētkiem un Lieldienām. Bet, protams, ik viens ir gaidīts arī piedzīvojumu pasākumos, kas ir viena no pieprasītākajiem pasākumiem. Sākot ar ekskursijām pa depo braucieniem ar dažādu veidu drezīnām, un beidzot jau ar piedzīvojumiem Bānīša līnijas ietvaros dziļi mežā ar laupītāju pasākumiem. Un 5. lieta, ko Gulbenes Alauksnes Bānītes piedāvā kā Gulbenes iedzīvotājiem, tā arī kaimiņu novada iedzīvotājiem. Tā ir jau par leģendu kļuvusi Bānīšu sabiedriskā pirtiņa, tātad Bānīšu pirts, kuru katru nedēļas izskaņu gaida ciemos kā vietējos, tā arī kaimiņu pilsētu novada iedzīvotājus. Ko Gulbenes Alauksnes Bānīte nozīmē Gulbene? Viennozīmīgi. Tās ir Bānīšu mājas. Ņemot vērā, ka Bānītis ir šī reģiona mugurkauls, kas piesaista turistus kā vietējos, tā arī no visām pasaules pusēm, mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varam bāzēties Gulbenē un aicinām vienu ciemos, tad šī turisma sezonā, kas nāks ar jauniem piedāvājumiem, jo Bānītis visu laiku darbojas un domā, kā piesaistīt jaunus turistus. Bānīša zeme, tā ir vieta, kur ļaudis nebeidz smaidīt.